Ja patstāvīgu dzīvi viņš sāks pēc 5 gadiem, tad mācīties var būt pēc 10. Un kāpēc gan steigties, ja visus mērķus, Juris ir pārliecināts, var sasniegt arī bez izglītības. Viņš pat var uzskaitīt, kā. Pirmkārt, ja es ļoti pēc tā tiekšos, tas jau vien būs 50% no viss, dos to enerģiju tieši tā. Protams, draugi. Ja, draugu atbalsts vienmēr ir svarīgs. Ja viņi vienmēr palīdz, viņi vienmēr, atbalsta, viņi vienmēr, jebkādā gadījumā. Kā tik nav iespējams, kā draugi varētu palīdzēt. Tas arī būtu vēl 40% vismaz klāt. 10% tas vienkārši laime. Tā kā būs, tā būs. Nu jā, droši vien jāpiekrīt vien ir kā dzirdētā sižeta varoņa atziņai, ka piespiest mācīties nav iespējams. Un droši vien galvenais jau nav pabeigto klašu, skolu, augstskolas skaits, bet gan attieksme pret zināšanām. Kāds mans kolēģis ir uzdrošinājies apgalvot, ka pilnīgi pietikt varētu arī ar 11 klasēm un mūzikas skolu. Un izskatās, ka šobrīd viņš joprojām savu viedokli nav mainījis. Jānis Domburs ir viens no nedaudzajiem, kas publiski atzinis. Viņam nav augstākās izglītības, bet viņš bez tās tīri labi arī iztiekot. Jānis vidusskolu beidz 90. sākumā, un kopš tiem laikiem vismaz viena lieta nav mainījusies. Reti kurš nolēma nemācīties. Drīzāk tā ir aiziešana pa vieglāko vai, kā Dombura gadījumā, interesantāko ceļu. Pirmkārt, pie lēmuma es nenonācu. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Nebija tā, ka es izdomāju 8. klasē vairs nemācīties. Pirmkārt, man ir vidēja izglītība, kas nozīmē, ka tomēr nav tā, ka man ir pats minimums. Un nebija tā, ka es biju baigi izlēmis, man nebūs augstākā izglītība. Vienkārši vienā mirklī bija tā, ka tā skola, kas man bija praksē darbā, kur es tik ļoti veiksmīgi, kompetentā, interesantā, augsta līmeņa redakcijā, vairākās redakcijās, 18, 19, 20 gados, man vienkārši izspieda to augstskolas līmeni, kas, it īpaši tajos juku laikos, kas bija 90. gadu sākums, manuprāt, bija neadekvāta izglītība tām prasībām, kas bija vispār, tam darbam, kas tika darīts. Izglītība, protams, nav vienīgais nosacījums veiksmīgai karjerai vai pārticībai. To apliecina daudzi veiksminieku statusu ieguvuši cilvēki. Domburs saka, ka viņu uz priekšu bīdījušas ambīcijas un sacensības gars. Tas, pa ko es esmu diezgan pārliecināts, kas ir radījis pa daļai raksturu, pa daļai, es domāju, ka arī kaut kādus talantus, ir tas, ka es paralēli tradicionālajām mācībām. Es pabeidzu muzikas skolu, un es nospēlēju ļoti, manuprāt, pietiekami nopietnā līmenī, intensīvā, divreiz dienā treniņu līmenī, nospēlēju basketbolu. Un visu skolas laiku es līdz ar to dabūju pirmkārt slodzi, otrkārt abu pusložu attīstību. Tas ir zinātniski pierādīts. Pārfrāzējot krievu teicienu par 100 draugiem, kas aizstāja 100 rubļus, var teikt, ka Jānis augstskolas pasniedzēja seminārus aizstāja ar burzīšanos draugu, paziņu un kolēģu kompānijās. Viņš saka, arī pavisam ikdienišķas sarunas attīsta intelektu. Te ir kaut kāds paziņu lokus, tu esi spiests drusku painteresēties. Ko viņš dara, ar ko viņš nodarbojās. Tu nedrīkst būt pilnīgs idiots un neko nesaprast, ko viņš dara. Tas nozīmē, ka tu kaut kādā jomā kļūst kompetentāk. Spēju kritiski vērtēt informāciju mēdz minēt par vienu no galvenajiem augstākās izglītības ieguvumiem. Domburs saka, ka šai ziņā viņš vadoties no iekšējās sajūtas, sirdsapziņas, kas palīdzot arī izvērtēt situācijas. Un piedevām pastāst, kāpēc ir vērtīgāk atrasties skolotāju melnajā sarakstā, nevis baltajā. Ir redzēts drausmīgi daudz piemēru, ka cilvēki, kas ir teicamnieki skolā, paliek pa viduvējībām pēc tam. Tāpēc, ka viņi iet šausmīgi kaut kādi, tie, pat latviski tādi vārdi ir grūti izdomāt, bet, tie, nastirnī, tādi, kas cieti iet uz to, ka viņam jābūt teicamniekam. Viņš iet, un līdz ar to viņš vielu tur atstrādā, kaut kur ierakstās, viņš paliek rāmī kaut kādā. Viņam nav tā, ka vajag kaut ko savāram šitā, jā. Es zinu, man skolā tur pāris elementi ir, ne no klases, viss jaunāk tur. Kas tādos amatos viņi tagad? Es vispār mēms esmu. Bija tādi skolā nekādi, vispār nekādi. Tādi, ka bija sajūta, ka taču būs. Ja ne cietums, tad palika skola vai vēl cīsīgas. Varbūt jākāp ārā no rāmja pēc iespējas ātrāk un nav jāsēž vidusskolā. Tā vietā jāapgūst kā carots. Taču nē, Domburs iestājas par to, ka personībai jādod laiks un dzīves pieredze, lai nobriestu.
ja tu neredzi to dažādo disciplīnu kopumu, ja tu esi kā idiots iedomājies kaut kādā tīņa vecumā, kad man nozara būs tā, un es tagad vālēšu uz to nozaru, forget about it, stulbuma kalngals, manuprāt. Pilnīgs stulbuma kalngals. Tev ir, tu jau nekad nezini, ja? bet tev ir jāapgūst viss tas spektrs. Strīdīgais jautājums šeit varētu būt, kā neapmaldīties tais sevis meklējumos. Jo piekritīsiet, mūžīgie studenti nevienmēr patiešām sēž augstskolas solos. Un nepārdomāta izglītība var novest pie tikpat sliktām sekām kā izglītības trūkums. Lieta tā, ka liela problēma šobrīd Latvijā ir jaunieši, kur vēloties izskatīties labi sabiedrības acīs, ir bez īpaša azarta nomocījuši vidusskolu. Nevis jau pēc 9. klases devušies uz arotskolu, jo arotskolas rauga tas nav prestiži. Un tā ir pārāk daudz ļaužu, kuriem trūkst intereses, lai studētu, savukārt, lai strādātu, nav specialitātes. Skolas cenšas visus savus 9. klases beidzējus pēc iespējas paturēt. Arī tad, ja bērnam varbūt mācībās netik ļoti veicās, un neslēpsim daļa jauniešu, varbūt ir vairāk orientēts praktiskām lietām, bet viņi nonāk vidusskolā. Tādēļ, ka vidusskolai ir nepieciešams nokomplektēt klases, tādēļ, ka skolotājiem ir nepieciešams slodzes, un tādēļ viņi tiek uzņemti 10. klasē. Tālāk par to veiksmi mācību procesā vai neveiksmi, jau neviens tajā brīdī tā īsti neiedziļinās. Pavasarī es piedalījos kādā izglītības ministrijas rīkotajā diskusijā, kurā cēlās kājās viena vidusskolniece un teica, ka tie nav nekādi brīnumi un triki, ko skolēni vēloties sagaidīt no skolotāja klases priekšā. Viņi vienkārši gaidot cilvēku, no kur varētu smelties nevien zināšanas, bet arī iedvesmu. Tad nākamais stāsts par to, kā iedvesmot vienu tipisku grūto bērnu, kas bēg nevien no stundām, bet arī no mājām. Jaunieši mūsdienās ir mežonīgi, nedisciplinēti un slinki. Tieši to Justīna dzirdēja no skolotājiem neskaitāmas reizes. Savulaik viņa jau bija palikusi uz 2. gadu, un arī 8. klases pēdējā semestrī nekas neliecināja par to, ka viņa varētu pārcelt uz 9. klasi. Nomainīt vidusskolu pret vakarskolu, tas šķita kā glābiņš un savas nespējas apliecinājums vienlaicīgi. Taču tieši vakarskolā viņa pirmo reizi sajūtās novērtēta. Tik ļoti palīdz. Skolotājs atbalsta, un viņus nāk pretī. Tagad iepriekšējā skolā, ka viņi tur kliedz, ka nesaprot. Viņam jau vienkārši teikt, viņi jau saprot to visu. Jā. Justīnas jaunā latviešu valodas skolotāja apgalvo, ka ne Justīna, ne citi jaunieši nav kļuvuši nec slinkāki, nec bezkaunīgāki. Ar viņiem vienkārši jāgrib un jāprot saprasties. Ja skolotājs ir tas draugs, tā autoritāte, tad viss ir kārtībā. Un arī ar viņiem cīnīties stundās, kad nav disciplīnas, arī var visādas, knifiņus izdomāt un to visu var novērst. Varbūt tas tā pašpārliecināti skan, bet es uzskatu, ka man problēma šajā jomā nav. 8. klase mums ir korekcijas klase, un tad tur ir tāda, ka viņi var stundās runāt par savām problēmām. Pirmdienas rītos viņi pārunā, kur viņi ir bijuši, ar ko viņi ir izklaidējušies, kādos veidos. Ja viņiem to ļauj izdarīt apmēram 10 minūšu laikā, tad viss ir kārtībā. Visu nedēļu viņi ir bērni kā bērni. Vecākus bērnu skandalozā uzvedību un nemācīšanās, protams, uztrauc, taču viņi parasti nesaprot, ka grūtības skolā ir tikai sekas kādai citai problēmai, kas visbiežāk tā arī paliek neatrisināta, karojot par labu uzvedību un sekmēm. Daudziem vecākiem ir grūti priekš sevis atzīt, ka bērnam ir kādas problēmas.